Mans ir Oskars un esmu nojošanas instruktors no Imantas. Šodien, otrajā raidījumā, mēs parunāsim pavisam vienkāršu lietu, kā pareizi uzvilkt nūjas, tās, kuras mēs esam iegādājušies. Tagad paņemsim savas nūjas. Šādas nūjas gluži nē, tās mums nevajadzēs, bet mums vajadzēs šī tādas nūjas. Tātad paņemsim nūjas. Lūk, mums ir cimdiņš. Mums ir šāds cimdiņš. Mums ir arī šāds cimdiņš. Katram cimdiņam virsū ir uzrakstīts angliski fakts. Left un right. Jā, ļoti vienkārši, tu var redzēt. Tad, left ir kreisā, right ir labā, ļoti vienkārši. Ja? Mēs izvēlamies attiecīgi pareizo roku, pareizo cimdiņu. Attaisam vaļā. Lūk šādi. Es paņēmu kreisumu. Un vienmēr būs pārsvarā ir ļoti dažādi dizaina cimdiņi. Ja? Bet pārsvarā ir tādi, kurus mēs iemaucam, apņemam nūju. Tad mēs darīsim tā. Šādi mēs paveram vaļā. Ieliekam roku. 4 pirksti aiziet anī lielākajā. Un īkšķis. Īkšķis šeit. Tu redzi, ja? Šeit. Ja? Tā, ļoti vienkārši. Mēs apņemam nūju un nofiksējam. Es paņemšu vēl vienu citu cimdiņu ar citu nūju, lai es varētu redzēt vēl labāk šito lietu. Lūk, mums ir šāda nūja. Šeit kreisā es paņemšu labo, lai varētu labo roku parādīt, kāds notiek. Citreiz viņi šādi nāk, mēs viņu izmaucam cauri. Šo te nūjiņu, ja. Tātad, lūk, šāds cimdiņš. Tātad roku, ja, mēs liekam nevis no šejienes, nevis šeit kaut ko mēģinam iebāzt. Ļoti vienkārši, citreiz arī tas uzraksts ir tieši virsū, mēs ieliekam roku šeit. 4 pirksti aiziet šeit, un īkšķis vienmēr šeit. Apņemam. Mēs esam iet. Esam gatavi iet. Nu ko, otrais raidījums ir beidzies ar pavisam elementāru lietu, kā uzvilkt pareizi nūju, vai ne? Nu, es atkal došos mežā nūjot, vai ne? Mēs taču esam dabas bērni. Labi, atā!